Viena no lielākajām Latvijas dabas bagātībām ir tās purvos esošā kūdra, kuras viens no lielākajiem ieguvējiem ir kompānija La Flora. Šis uzņēmums nozarē strādā jau kopš 1995. gada. Ilgu laiku šis Latvijas zelts atrada pielietojumu gan Latvijas, gan ārzemju dārzkopju darbā. Salīdzinoši nesen kā izejmateriālu to sāk izmantot arī mākslinieki. Māksliniekiem jau vajadzīgi tik ir jauna tekstūra un jauni impulsi, un viņš sāk darboties ar jau saviem ieskatiem un ar savu redzējumu. Un manās acīs arī, strādājot vai ilgadēji, strādājot La Floras uzņēmumā kā mākslinieks, es ar katru dienu ar viņu saskaros un es jau viņu redzu savādāk, varbūt nedaudz. Un līdz ar to man arī tās idejas un varbūt tie risinājumi un tas izpildījums, kā var izmantot šo resursu, ir varbūt tādā manā skatījumā. Der zināt, ka 1 metrs kūdras slāņa izveidojas aptuveni 1000 gados. Tajā noteikti ir ļoti daudz pozitīvās enerģijas, un līdz ar to no purva tiek iegūts dabīgs un patiesi unikāls produkts, kam ir potenciāls transformēties mākslas objektā. Neskatoties uz to, ka kūdra kā unikāls dabas resurs ir pazīstams jau sen, par tās plašo pielietojamību domājis ir retais. Tādēļ kompānija La Flora velta daudz pūles tieši izglītojošam darbam. Arvien vairāk cilvēki aizdomājas par ekoloģiju un vēlas, lai arī viņu tūmā būtu patiesi veselībai un videi draudzīgas lietas, tā skaitā mākslas priekšmeti. Kūdras interesantās struktūras, salīdzinoši vieglās apstrādes un ekoloģisma dēļ gribētos, lai aizvien vairāk cilvēki to izmanto arī kā dizaina materiālu. La Flora katru gadu izstrādā kalendāru, un pēdējo 3 gadu laikā šie kalendāri jau ir ar šo saikni kopā ar mākslu. Pirmais tāds kalendārs tika veidots 11. gadā, kur bija jau konkrēti ar floristu sadarbībā veidotas kompozīcijas, kur tiek izmantot kūdra, kas, manuprāt, bija jau deva zināmu priekšstatu par to, ko jau ar kūdru var izdarīt. Ja? Un tad nākamais jau bija tāds plašāks projekts, kas bija jau tāds plenērs ar vairākiem māksliniekiem, kur jau tika izveidotas skulptūras un jau tāds vērienīgāks projekts, kurš vēl šobrīd pat vēl turpinās un ir uzņēmis apgriezienus. Pagājušā gada jūnijā mēs veicām arī, kā saka, tādu radošo darbnīcu Aizupes skolā bērniem, kur tika izmantot šī gabalkūdra kā veidojamais materiāls. Un šajā pasākumā mēs varējām novērot šo bērnu interesi un šo bērnu varēšanu, gribēšanu ar viņu, kā saka, strādāt un darboties to, ka viņš ir varbūt tāds dārza, kā saka, dārza apstrādes materiāls un viņš tāds kā tāds konstruktors dārzā sanāca beigās. Un varbūt, ka tas arī deva kaut kādā ziņā impulsu par to, kāpēc mēs aizdomājāmies līdz tam, ka jā, vajadzētu arī varbūt iesaistīt mazos draugus. Un tad ir šis gads, kad jau mēs izdomājām, kad vajadzētu varbūt mūsu jauniešus iesaistīt un bērnus un izdomājām kopīgi ar māksliniekiem, ka tas varētu būt tāds kalendārs, kas ir ar uzdevumu kalendārs bērniem. Pie šī unikālā kalendāra strādāja 2 dizaina studijas Rieda dizaineri – Zane Homka un Rihards Funts. Mēs bijām pirmkārt ļoti priecīgi, jo mūsu dizaina studijas viens no tādiem pamatprofiliem ir bērnu attīstošās rotaļlietas. Šī kūdra mums likās kolosāls materiāls, ar ko strādāt. Un arī tas kalendārs būtu tāds pirmais mūsu koprojekts ar La Floru. Tālāk mums jau ir padomā tādas idejas par šī jaunā materiāla izmantošanu arī rotaļlietās, tas ir 3-dimensionālos objektos. Un, kas ir ļoti svarīgi bērniem, attīstības procesos, ir ļoti svarīgs darbs ar to materiālu, ar pirkstiem. Un kūdras, iepazīstot šīs kūdras visas fiziskās īpašības, mums liekas, viņš ļoti piemērots un bērniem ļoti noderīgs jauns materiāls. Šodien Rīgas zoodārzā Sija La Flora stādu parāds 2013. atbalstītājs pasniedz bērniņiem, audžu ģimeņu bērniņiem kalendārus visiem, kas ir piedalījušies konkursā, kas rīkots sadarbībā ar šo audžu ģimeņu apvienību Terēzi un stādaudzētāju biedrību. Šī kalendāra izveide pasvītro to, ka La Flora ir sociāli atbildīgs uzņēmums, jo, kā jau dzirdējāt, kalendāri tika dāvināti bērniem, kas aug audžu ģimenēs. Kalendārā ir izzinošs materiāls par kūdru un katra mēneša atvērumā ir integrēts uzdevums, kas izglītos un padarīs interesantāku šo bērnu ikdienu, un pateicoties dizainam, bērnam būs iespēja attīstīt arī savu telpisko domāšanu. Konkursam ir 3 kārtas, un fināls notiks stādu parādē 3. maijā.
Šajā pasākumā 5 finālisti, kas būs izturējuši 3. kārtu, veidos mini dārziņus kopā ar profesionāliem dārzniekiem un arī slavenībām. Šie mini dārziņi tiks veidoti no kompānijas La Flora piedāvātās produkcijas gabalkūdras, kas jau ir ieguvusi popularitāti visā Eiropā.